viedoklis par psihoterapeitu. Te droši vien nebūtu jārunā par psihoterapeitu, bet vairāk par cilvēku iekšējo struktūru, jo pārsvarā tradicionālās metodas, kas ir psiholoģija un terapija, pārsvarā strādā ar mūsu iekšējā pieaugušā daļu, kas ir par apziņu, kas ir par gribas spēku, kas ir par sapratni, bet reizēm izrādās, lai piepildu šai daļai adekvāti, mums iekšējiem pieaugušiem, ir jāizmanto instrumenti, kas varbūt nešķiet tik tradicionāli. Tas pats šamanisms, tā pati taroloģija, kārtis, astroloģija, kas izskaidro tās mūsu dzīves zonas, ko kādreiz sauc par maģiskām, kas īstenībā nav maģiskas, tas viss ir izskaidrots, kurā ir daudz vairāk informācijas nekā tikai mūsu iekšējā pieaugušajā. Jo mūsu iekšējais pieaugušais evolucionāri ir ļoti jauna mūsu daļa. Vispēcīgākais ir zvērs iekšējais un iekšējais bērns. Un tās ir tās divas zonas, kas sazinās ar tām pasaulēm, kuras mēs nevienmēr redzam, bet mēs viņus sajūtam. Un caur šīm zonām ļoti labi var dabūt redzējumu par to, kas notiek cilvēka dzīvē, viņam saprotamā valodā. Jo viens ir tas, ko redz terapeits, uz ko viņš virza vai nevirza, bet otrs ir tas, vai cilvēks sadzird. Šeit laikam šajos procesos, kur mēs strādājam ar sevi, vissvarīgāk ir būt sadzirdētam, un tajā brīdī, tad, kad es varu runāt un es esmu sadzirdēts, es arī atrodu atbildes. Un patiesībā tur nav nozīmes, ar kādu metodu tas notiek. Ja cilvēkam tas der, ja tas nes ieguvumu realitātē. Un ko nozīmē ieguvums realitātē? Tās ir izmaiņas. Izmaiņas manā dzīves kvalitātē. Izmaiņas manās attieksmēs, cilvēka attieksmē pret mani. Tad droši vien par to pat nebūtu tieši daudz jādiskutē. Kādam ir reliģijas, kādam ir šamanisms, kādam ir vēl kaut kas. Nekas nav ne sliktāks, ne labāks. Kamēr mēs ar to nenodaram pāri sev un nenodaram pāri citiem cilvēkiem.